Nu, protams, te jau, kas sāk strādāt un neesmu iestrādājies, pieļauju pirmo kļūdu zāģējot pirmkārtām. Es viņu nozāģēju stūrīti. Pa īsu, nezinu, kā man tas sanāca. Un otrām kārtām viņam vispār tur nevajadzēja atrasties. Man jāliek šeit ir nākamais. Tā kā baigi skuiņai jāsako līdzi, ko tu dari, izmēri. Un es vēl aizmirsu mājās paņemt divus dažādus vēl instrumentus, kas man palīdzētu to leņķīti visu mērīt. Tā kā tas man nav, es kaut kā savādāk mēģināšu, domāšu, bet diezgan radoši. Matemātika tīrākā jāparēķina, jāpamēr un būs jau labi. Tā, nu lēnām kaut kā iet uz priekšu un patiesībā sanāk, bet sanāk ļoti lēnām, tāpēc, kad es neesmu vēl atklājis pareizo veidu, kā piemērīt, bet man sanāk viņu pielaist tieši ar sienu, kas nozīmē, ka man tā līstīte noseks. Rekur arī piezāģēju, bet pa daudz tomēr nelien iekšā, jo viņš atdurās pret sienu un es viņu nevaru ielocīt. Tā kā man rekur atkal jānoņem pāris milimetri nost, mēģināsim vēlreiz, nu tā visu laiku. Citreiz sanāk pirmo, citreiz sanāk divreiz, pat trīsreiz zāģēt. Te uzlikās viss smuki un šobrīd esmu nonācis līdz pirmajai tādai ļoti sarežģītai vietai, rekur durvīm. Te es esmu uzvilcis, kā man vajadzētu izzāģēt. Viens ir tas, ka viņu pielikt, bet kā es viņu vēl iesitīšu savā vietā, tas ir cits jautājums. Vai es esmu precīzi uzmērījis, uzzīmējis, divreiz pārbaudīt, kā jābūt, bet te tik sarežģīti, kad ļoti viegli nošaut greizi. Tā, pēc izmēriem man sanāca piezāģēt pareizi. Vienīgi man tagad viņš kaut kā jādabūna šitajā iekšā. Labi, šitā puse ir ok. Šitien man nav ne mazākās nojausmas, kā es sataisīšu, jo te garais dēls iet līdz tejienei. Te būs interesanti, te būs sarežģītāk. Tā, kaut ko es te sazīmēju. Tā, piegriezu es viņu pareizi. Tagad es viņu tur iebīdīju. Bet kā lai es viņu tagad dabūnu šī iekšā, man nav ne mazākās nojausmas. Baigi negribētos šito stūri tagad jaukt ārā. Tā, labi, es te izjaucu. Tagad es viņu ieliku, iespiedu jau šitiem abiem un tagad mēģinu viņu tā iebīdīt rekur iekšā. Tā, labi. Tagad man tur vajadzēs bišķi uzklapēt, lai viņš iesēžās tur. Tas man būs un tam man kaut kā jāmēģina, tas būs dabūt iekšā. Te man viss sanāca. Kā lai es tagad šito dabūnu iekšā? Man viņš ir abos galos jāiespiež. Izdevās. Pats esmu patīkami pārsteigts. Te viss smuki. Ko ideāli. Tagad staigāju visādās gaismās, skatos, kā izstās, priecājos. Es nezinu, vai es stāstīju, kāpēc man nav jātaisa tā savienojuma šuvi, jo šo vinilu var likt līdz, ja nemaldos, 100 kvadrātmetriem bez savienojuma šuvēm. Tā kā man principā visā dzīvoklī, kā viņš ies, tā ies bez nekādām papildus tur līstītēm, šuvītēm, smuki būs viss vienā līmenī. Jā, te arī interesanta situācija, jo tagad man viņš ir uz sāniem jāliek. Uzliku, kur jāatrodās šim, un tagad domāju, es piegriezīšu šo, un tad kaut kā aizpildīt vidiņu, un tad jau tur maliņas te jau man pēc tam aizies. Liekot grīdu, tu jau nekad nezini, tev paveiksies, nepaveiksies ar izmēriem, un tad man reāli stulbi sanāk. Šitādi te mazi 3 stūrīši, man būs 1, 2 un vēl 5, 6 līdz tam galam. Būtu čuķuķi savādāk. Geometrija nebūtu jāčakarēs ar šitiem maziem sūdiņiem. Par cik jau grīdu esmu te uzlicis, draugi, nevarēju nenociesties, gribēju ielikt durvis, pastīties, kā izstās. Pirmo reizi, kad ir nokrāsots. Izstās šādi, baigi kruta. Viss beigās lēnām liekas kopā, ļoti skaista tā grīda ar to sienu vispār perfekti. Man tā siena vēl būs bišķītiņās kaut kur jāpiekrāso, jāpiečiņi ir vietiņas, kas man nepatīk, bet to es darīšu pēc tam. Kruta, ļoti kruta, forša, aizjām no iekšpuses, pastīsimies. Tā. Galvenais kliņķi neaizmirst, varāk atkal pa logu būs jālic ārā. Tā, ieliksim kliņķi. No iekšpuses izstās šādi. Arī ļoti smuki, minimalistiski tā maliņa. Tā, šobrīd esmu nonācis līdz pašam, tā teikt, interesanta, grūtākajam stūrītim. Jo te man sanāk tā, uz apakaļ likt nevar. Šobrīd es esmu uzlicis šos, bet es viņu neesmu līdz galam te iespraudis. Un palēnām pa vienam dēlītim liek uz apakaļ. Tad es visu ņemšu nost
un no tās puses pa jaunu sākšu likt kopā un siešu klāt pie tās jau esošās grīdas. Nu šis šobrīd ir, un es domāju, ka arī būs dzīvoklī sarežģītākā loksnīte, jo reku var redzēt, man jāiezāģē te stūris, tur slīpumiņā vēl aiziet. Tā kā cerams, ka sanāks, un šitādos labāk ir atstāt bišķītņās ar lielāku rezervi, un pēc tam noņemt nost piezāģēt, nekā, ja ir pa īsu, pa mazu, nu tad ir jāņem jauns dēlīts. Tā, nu ļoti labi iegāja, te man atkal būs mazie stūrīši, diemžēl, bet tur neko nevar darīt. Tagad man jāpārbauda, viņš pa tālu nav iegājis iekšā, un vai nu vēl jāpiezāģē, vai arī sanāca pirmo. Beidzot atcerējos no mājām paņemt šito instrumentu, arī biju Temu pasūtījis jau pirms likšanas, bet kaut kā visu laiku aizmirsu viņu paņemt. Tagad patestēšu, kā ir ar viņu paņemt grādus stūrītī, kā pareizi jāiet. Tā, nu izcili, tikko bija pieskrējis čoms, bijuši izlīdzēt, jo viņam ir labāks ribzāģis, visas sliedes, jo man vajadzēja ļoti perfekti nozāģēt šo visu plātni, kas man iestur pie sienas, tā kā īstās tā, viss ir super taisnas līnijas. Jā, viņam tas ribzāģīts baigi labi paņēma manējā makīte, viņš viņu tomēr atstāja tādu raupju, viņam nu tā, ka pilnīgi taisni, ideāli. Super, tā kā varēšu ar šito arī darboties un pabeigt. Tā, nu par cik man vajag ļoti precīzi viņus piezāģēt, es parādīšu metodi, ko esmu sapratis, kas man strādā vislabāk no visām. Tad kur man ir jāpiezāģē šitas nākamais gabaliņš, kā es daru. Es ielieku atgriezumiņus, tīri, lai redzētu, kur ir sākums un kur ir beigas nākamajam gabaliņam. Tad es ņemu ar šādu metāla lineālu. Es nomēru, kur man vajag, jo man vajag, lai viņš paiet pāris milimetrus zem sienas. Nolieku. Pastos atzīmīti, ielieku te, un tad to pašu es izdaru otrā pusītē. Uzlieku atzīmīti, novelku līniju, piezāģēju, un tad ir diezgan precīzi man sanāk. Tālūk. Tā, nu grīda smuka lēnām liekās, un paralēli, kamēr liek grīda, man jātiek skaidrībā ar šo loksni, man jāsaliek epoksīds, jāsaliek. Tāpēc es otrā pusē, kā jau pirms tam rādīju, ar silikonu aiztaisu visu caurumus, kur viņš varētu iztecēt cauri, ļaušu, lai nožūst. Tad man jāpieslīpē šī augšējā maliņa, un tad lai epoksīdu. Nu, te man ļoti nepaveicās. Kur man ir dēlīts, tas ir atgriezums, kur pirms tam es galu biju nogriezis. Un man viņš, diemžēl, neder, jo man vajag sienu taisīt šādi, lai man sajiet ar manu plānu grīdlīstēm. Un problēma lielākā tāda, kad šitā man ir A puse, un pastiet, cik man ir palikuši tikai B puse. Man šitā puse ir daudz vairāk, es nezinu, ar ko tas īsti ir saistīts. Nu, visticamāk, tas ir, kur man der, kur man neder atgriezumu, un kur man vairāk ir jāizmanto. Tā kā man šitā puse ir pēc iespējas vairāk jāsaudzē tā puse. Pastiet, cik man daudz tie ir atgriezumi. Tas neskaidās, bet nu šitas viss, un cik man palicis no šitās puses. Tā, nu ātri parādīšu vēl vienu lietu, kā es daru, bet normālā situācijā tā nebūtu jādara. Jo normālā situācijā te vajadzētu atstāt līdz sienai 6 mm spraugu. Tu piezāģē, pieliec un visi čikniekā, par cik man ir plāns ar tām grīdlīstēm, man viņu vajag dabūt milimetrus pāris zem sienas. Pie šīs sienas liekot šo galu, kad es jau palieku apakšā, es nevaru iemocīt, jo es šī pusē nevaru nekādīgi uzspiest. Un tad es daru tā, ka es ielieku šo galu iekšā, uzlieku te šabloniņu. Uzlieku tie šabloniņu, piesitu līdz atzīmītei, noņem nost un tad šito galu ieloku iekšā. Un man tas baigi labi strādā un viss sanāk. Tā, nu tikko man tur ir ļoti stulba situācija, kur man vajag šī tādu stūrīti. Es viņu piezāģēju un ar superlīmu pielīmēju. Un tagad viņš ir kopā ar šito, viss smuk stāv. Bet nu gadās arī tāda situācija.